Raidījumu piedāvā Sodal un Ako Nordic. Un šis būs gatavais variants. Šis jau ir gatavais un jau ir visu iekšējo apdari līdz atslēgai. Jā, arī atslēga ir vietā. Līdz ar ko mūsu durvis ir vaļā. Droši ejam iekšā un apskatīsim. Jā, dodamies. Nu, te jau izskatās viss tā kā uz viesībām jau gatavs tūlītās. Nav tik daudz brūnā toņa. Šis ir tas māla apmetums, kas ir jau krāsots. Jā, tas ir tas scenārijs, kur es tev stāstīju. Tātad nevis viņš ir krāsots, bet viņš ir dabīgi iegūts. Šī ir tā mazā kārtiņa, te 2 mm, kur mēs varam taisīt gan zaļganīgs tonis, grieztie mums ir balts, jo baltais mums dod atkal to plašuma sajūtu, apzinoties to, ka platības varbūt nav tik lielas, bet sajūtas ir uz urā. Kā mums ir ar šī materiāla kopšana? Tas ir māls. Šobrīd viņš ir sauss, un mēs viņu jebkurā brīdī varam atdzīvināt, un atdzīvināšana mums notiek Ūdentiņš. Samērcējot. Šajā brīdī viņš uzsūc ūdeni, viņš atdzīvojās. Ja nu gadījumā, varbūt arī kāda bukta pie reizes, tur, kur ir tas krāsājums vēl kaut kur, mēs viņu varam droši arī pamazgāt ar švammi. Fēnā scenārijā būtu sākumā pamēģinam sausu, ja nestrādā, varam arī samitrināt. Tik vienkārši. Pie reizes, kur nedaudz uzlēju, jau paliek sauss. Viņš jau sūc, jā. Kas mums ir ūdens? Ūdens ir ļoti liels mitrums. Šajā brīdī, kad es viņu šeit leju, es telpā taisu šausmīgi tādu lielu apjomu ar ūdeni, kas nonāk tādā konstrukcijā. Visi mēs baidamies, mazās plānās sienas, nav nevienas ventilācijas šeit, rekuperācijas. Kā jūs cīnāties ar mitrumu? Māls ir tas materiāls, kas absorbē. Mēs pat varam tagad sajust, kā viņš atdzīvojās. Smarža ir. Jā. Tajā brīdī, kad ir telpā pārāk liels mitrums, māls absorbē. Tad, kad mums sākās apkuras sezonas, sākās sausāks gaiss parādās telpā, māls atkal atdod. Un viņš ideāli regulē mikroklimatu telpā. Paskatīsimies uz tiem logu rāmjiem. Jā, uz to aizdari, jo man liekas, tas ir ļoti elegants risinājums. Tas, ka viņš ir tāds, tas leņķis nav ass, viņš ir apaļš arī. Ar to pašu instrumentu. Ar to pašu, jā. Šis ir tāds ļoti, ļoti gaumīgs variants. Vēl atgriežoties par pašu mālu un viņa priekšrocībām. Numur 1 – ugunsdrošība. Ak, pareizi. Jā. Vēl ir jāsaprot to, ka viņš ir antistatisks. Virtuve. Kur? Būtu jābūt nosūcējiem. Jā. Neredzam. Kāpēc mēs vispār šajā izpildījumā nepraktizējam tādu kā ventilāciju, rekuperāciju kā tādu? Nē, nav vispār. Tad šajā gadījumā mums ir jāatcerās to, ka neviens no esošiem izmantotajiem materiāliem nav cilvēkam kaitīgs. Neizdala nekādas vielas. Ne. Bet tavā gadījumā tas māls, viņš pats tā kā iesūc to visu? Mālu mēs gaisā, mums ir konkrēts mitrums, mēs viņu neredzam, mēs viņu jūtam. Tāpēc, ja piemēram ir lielāks mitrums, tā var likties, kad ir augsts, atkal, kad ir sausāks gaiss, tad varbūt jau neprasās tik lielu temperatūru, lai būtu komforts. Mūsu gadījumā ir tā, ka šajā namā vidējā mitruma rādītāja ir kaut kur aptuveni 50 uz augšu, uz leju, atkarībā pēc sezonas. Jā. Līdz ar ko mums vienmēr ir unikāls klimats šeit iekšā. Mūsdienīgu tādu industriālo būvniecības sistēmā mēs apzināmies to, ka materiāliem, kā iekšējā apdarē izmantots pamatā, ir riģipsis, kurš ir krāsots, vēl visādi scenāriji, un arī katrs materiāls, kas ir izmantots iekšā, kaut ko no sevis izdala. Bieži vien tās mājas arī ir iepakotas konkrēti blīvas, plēvēs, līdz ar ko tām mājām iekšā sirdī nav ko elpot. Jā, tādēļ mums ir vajadzīga tā rekuperācijas sistēma, un svarīgākais, mums ir jānodrošina sausa vide iekštelpās, lai neveidotos mums visiem zināmās sēnes. Tā kā šeit ir tas lielākais mitrums, tur, kur ir mitrums, tur arī parasti ir augsne. Jā, tur mums ir sēnes regulāri, kaut kur ar logu malām un vānas istabās. Māls būs tās materiāls, kurš sevi neļaus augt sēnes. Nav vispār. Tieši tāpat kaļķis. Kaļķis arī ir unikāls. Kaļķis pat jebkuru vietu, kur būs sēne,
viņš viņu sakārtos, ka tur vairs nekas neveidosies. Šī visa sistēma iedarbībā, tāpat kā vēsturiski 100 gadus atpakaļ, kad mēs apskatītu, ja būtu iespēja aizbraukt kādu vecāku namu, mēs redzētu, ka arī nav bijusi neviena ventilācija, neviens aizsargs slāņojums no mitrumiem, bet viss ir dzīvojis, kalpojis. Un es to varu izdarīt pats. Pie jums arī var iegādāties, teiksim, vienu kubuliņu, lai tur pats pamēģinātu? Jā, precīzi. Mēs kā reiz arī veicam apmācības, rādam, stāstam, jo mūsu nosacījums ir, lai pēc iespējas vairāk tu varētu izdarīt tieši pats. Fantastiski. Skaisti, ļoti skaisti un nepierasti. Galvenais ir tas, ka praktiski visi risinājumi un viss, ko mēs apskatījām, ir tāds, nestandarta. Tad jautājums galā. Tad kas mums paliek pēc tam? Tas mums paliek mežiņš. Atgriežamies pie tā, ko sākām. Bet cik mums šeit kvadrātmetri bija? Tātad šī namiņa izmēri būs apbūves laukums 60 kvadrātmetri. Dzīvojamā platība aptuveni līdz 50. Un kā ar to ražošanu? Cik ātri tas notiek, cik ātri jūs būvēt viņas? Jā, tātad, ja mēs skatāmies tā, kā mēs redzam šobrīd ārā, bez māla apdares un bez visādām iekārtām, mēneša ietvaros. Tas ir ļoti ātri, manuprāt. Jā, un svarīgākais mēs pēc sevis atstājam tīrību. Jā, tā kā tur mēs redzam skaists mežiņš, putniņu čivina un staigā kaķis. Kaķis. Īstenībā vēl jāiet sameklēt, ka viņš jā, varam, jā, dodamies. Lielākā daļa mēs rīdznieki esam pieraduši, ka mūsu iekšpagalmi ir tieši tādi kā šeit. Tāpēc mēs izvēlamies automašīnas, kuras ir nedaudz augstākas kā parastās, reizēm uzvalkam arī spēcīgāku sāpāvus, bet katrā ziņā tā ir visu rīdzinieku sāpe. Tomēr šeit pat blakus, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, ir radīts tāds iekšpagalms, par kuru daudzi var tikai sapņot. Sveiks! Čau! Sen neredzēts! Apusēji, un es skatos, ka ir pagalmi, kur ir vienkārši briesmīgā stāvoklī, un ir arī šādi. Citi nevar, un šeit var savukārt. Tu esi precīzi visu pateicis. Es domāju, ka iesim un apstīsimies, ar ko tad šis pagalms ir atšķirīgs un kas viņā tāds foršs, ko varbūt varētu pamācīties arī citi. Es gribētu teikt, tas apmals ir tās, kas visvairāk piesaista uzmanību. Jā, bet tu zini, tās nav tikai apmals. Tas ir ūdens novadīšanas risinājums. Jo, kā mēs redzam, šeit ir šādas atveres, un pa viņām ūdens no virsējā saguma nokļūst iekšpusē. Un tad tiek aizvadīts caur šo te visu risinājumu līdz pat izvadam. Tā kā grāvis sanāk apakšā. Es teiktu, jā, tā kā tāds neredzams grāvis. Šis ir viens no nedaudzajiem elementiem, kas ir atverams, jo principā visa sistēma ir veidota ir monolīts risinājums, attiecīgi viņam nav nekādas kustīgās detaļas. Vienīgais ir revīzijas elements, caur kur mēs varam ielūkoties iekšā un apstīties, kādā stāvoklī mums ir šis te ūdens novadīšanas risinājums. Vai viņš ir tīrs, vai tur ir kaut kādas lapas, netīrums sakrājušies. Un tur pašā galā ir izvads, attiecīgi, caur kuru šis te viss ūdens un netīrumi aizplūst projām. Tad šīs te divas vietas, kur mēs varam kaut ko pacelt. Atveres, un šeit ir nobrauktuve. Nobrauktuve ir lēzena, un tā ir tikai tas kanāls. Jā, no virspuses tu neredzi šeit atveres, bet apakšā zem zemes kanāls turpinās. Attiecīgi šeit apakšā ūdens joprojām tek, aiztek projām attiecīgi uz labo pusi uz izvadu un veidojās tāds nepārtraukts risinājums. Es domāju, ka, ja kāds skatās, viņš domā, ar ko būtu jāsāk, lai arī mūsu pagalmā būtu kas līdzīgs. Sākumā ir mājas kopsapulce, droši vien, ka mājas vecākais, kas tam visam palīdz. Tālāk projektēšana, kā ar to? Protams, jebkurām izmaiņām ir nepieciešama projektēšana. Jāatrod ir arhitekts, projektētājs. Ja ir nepieciešama kaut kāda palīdzība, no ražotāja puses, tad mēs, protams, esam gatavi iesaistīties, jo sistēmas izveide, kaut kāds hidrauliskais aprēķins, kas tiek veikts, lai saprastu, cik šie kanāli ir nepieciešami dziļi, jo viņi arī ir dažāda augstuma. Cik kaut kādi izvadi nepieciešami, tad principā šo te visu mēs kopīgi ar projektētāju spējam izdarīt. Un tāpēc tam jābūt tādai sinerģijai, kur ir mājas iedzīvotāji, kas grib,
projektētājs, kas to var uzzīmēt, un kaut kāds tehniskais atbalsts no jums, visticamāk. No mums, no ražotājiem. Jā, tas ir, ja mēs runājam par ūdens novadīšanas sistēmu, jā. Kas būtu galvenais jāņem vērā, plānojot iekšpagalmus? Šis projekts īpaši svarīgs ar to, ka ir rādīta ļoti draudzīga vide. Otrakārt, tie visi elementi, viņi nekrit acis. Viņi atrodas necaursteigājama zonā. Un kas vēl, šeit netiek veidota atsevišķa kanalizācijas sistēma. Piemēram, pie šīs mājas lietu sistēma vispār netika izveidota kā tāda. Un, lai novadītu kaut kur citur, bija jāšķirso privātas zemes. Šī gadījumā mēs ļoti veiksmīgi atrisinājām šo momentu. Viena gulija atrādās teritorijā, kas piekrīt šai mājai. Un tad mēs vienkārši no kerbdrenas sistēmas smuki novadījām uz to guliju. Man pašam patīk, ka nav lūkas. Nav lūkas, kurās parasti vienmēr sitam riteņus. Arī draudzīga pašiem braucējiem. Tieši tā, jā. Un īpaši, ja jūs veidojat stāvlaukumu, tad es uzskatu, ka tā vispār ir ideāla sistēma, jo ūdens uzreiz tiek novadīts. Pat arī daži milimetri ūdens, jā, pie maza lietutiņa, viņi tiek novadīti sistēmā. Un, ja ir iespēja izmantot dabīgo reliefu, tad vispār ideāli. Es saprotu, jums ir izdevies kaut kas tāds, kas ļoti daudziem cilvēkiem neizdodas. Un jums, kā mājas vecākai, kas bija pats galvenais, kas bija jāizdara pašā sākumā? Так как у нас очень маленький была проезжая часть, Tā kā mums sākotnēji bija ļoti maza braucamā daļa, mašīnas tika novietotas tieši pie kāpņu telpas, un gadījumos, kad bija jāatbrauc ātrijai palīdzībai vai ugunsdzēsējiem, viņiem bija grūti piebraukt. Un iedzīvotāji izteica vēlēšanos pieteikties šim projektam, un tad sākās darbs pie šī projekta. В исполнительную дирекцию Латгальского предместья, да? Затем пришел ответ о том, что если мы хотим, чтобы нас включили в проект, мы должны предоставить проект благоустройства. Kas bija pats grūtākais? Visgrūtākais bija iziet būvvaldi. Loģiski, daudz papīru, bet tāpēc arī jūs visi kopā to spējāt izdarīt. Kas būtu jūsu ieteikums? Nebaidīties un iet uz priekšu. Projekta realizācija mums prasīja 2 gadus. Ja, šeit mēs tieši varam vērot, kā iet pa riņķa līniju. Jā, noteiktā radiusā. Jā, viņš noteiktā radiusā iet tā, lai atkārtot šo te nepieciešamo reliefu. Jā. Un arī riņķa līniju izlokās līdzi. Tas ir ļoti smalki. Es skatos tur mašīnu, un tā ir tā mašīna, kas nodarbojas ar šīs brīnumainās apmales tīrīšanu. Viņi dotajā brīdī veids sistēmas tīrīšanu. Kā mēs redzējām iepriekš, ir šie te atverami elementi revīzijas, tad viņi ielaiž iekšpusē cauruli. Caurulē ir tāda uzlika, un tad viņi ar spiedienu šo te visu drazu, visu netīrumus, kas ir iekšā kanālā, viņi tā kā velkot to cauruli ar spiedienu, ar ūdeni, velk uz atpakaļ, attiecīgi tā kā rokām viņi, nezinu, izvelk visus netīrumus. Ja mēs runājam par plusiem, kādi būtu tādi paši galvenie plusi? Šis principā tāds ļoti foršs piemērs, jo, kad projekts sākās, te bija 2 ūdens novadīšanas vietas, vienā mājas pusē un otrā mājas pusē. Un ar šī risinājuma palīdzību viņas tika apvienotas. Teiksim, sistēma sākās pie vienas šīs te gūlijas un iet līdz pat otrai gūlijai, kas atrodas pretējā mājas pusē. Attiecīgi tiek panākts vienots risinājums, vienota ūdens novadīšanas sistēma. Mēs atskamies no kaut kādām papildus gūlijām. Mums nav uz ielas nekādas restes. Mums ir viens slīpums. Ņemot vērā, kā šis pagalms izskatās jau pēc 8 gadu uzbūvēšanas, viņš izskatās ļoti svaigi. Ja? Es teiktu, uz šī te piemēra mēs varam redzēt, ka risinājums ir funkcionējošs, viņš strādā, viņš ir ilgmūžīgs. Man savukārt radās doma, kāpēc tik maz mēs redzam tik perfektu risinājumu Rīgā, kas tiešām atrasina veselu lērumu ar problēmām.
biežāk ir jāpaciemojas Latgales ielas 269A pagalmā, un tad iespējams jums radīsies šī te vēlme un sajūta, ka jums nepieciešams kaut ko pamainīt savā pagalmā. Paldies par iedvesmu! Veiksmi! Raidījumu piedāvā Saudal un Ako Nordic. Raidījumu piedāvā Saudal un Ako Nordic. Par energoefektivitāti esam dzirdējuši praktiski visi. Par saules paneļiem arī, un tirgus ir pilns ar dažādiem risinājumiem, bet kāds ir jūsu piedāvājums? Sunergia piedāvā visu, kas ir saistīts ar saules paneļiem, fotovoltiskajiem, sākot ar sistēmām, kas ražo darbam tīklā, un beidzot ar autonomajām sistēmām, off-grid sistēmām, tā saucamajām, un bateriju sistēmām. Saules paneļos mēs esam specializējušies, kā saka, līdz kaulam. Tā ir mūsu lieta. Kā man kā klientam neapmaldīties un vispār gūt kaut kādu sajēgu, ko man vajag, ko man nevajag tajā visā? Pirmais punkts būtu saprast, kas jums ir vajadzīgs. Tas ir stāsts par saviem pašpatēriņa paradumiem un tam līdzīgām lietām. Otrais punkts – pārbaudīt, vai šis potenciālais ierīkotājs ir reģistrēts būvkomersants. Tad izskatīt piedāvājumu saturu. Galvenais šeit ir saturs, jo tas ir ilgtermiņa ieguldījums. Svarīgas lietas ir sākot ar iekārtām, kāds invertors, kādi paneļi vai komersants piedāvā projektēt sistēmu. Jūs piedāvājat, vai ne? Mēs ne tikai piedāvājam, bet mēs bez projekta nemaz nestrādājam. Tādēļ, ka tā nav tā vieta, kur vajadzētu improvizēt, kur vajadzētu ierasties montieriem un sākt improvizēt, bet tur viss ir jādara pēc projektu, kur ir sagatavojis certificēts būvspeciālists. Viss ir aprēķināts, kabeļu šķērsgriezumi, virknes, kādās saslēdz paneļus un tā tālāk. Tas viss ir ļoti svarīgi. Tad jūs esat certificēti, reģistrēti, izstrādājat projektus un visu kaut ko vēl darat orbītā, ļoti daudz nosaukumu, bet kā tas viss praktiski tagad notiek, mēs kur varam to redzēt? Tātad šobrīd mēs esam ieradušies vienā no mūsu objektiem, ko mēs realizējām aizgājušajā sezonā. Šeit mēs ierīkojām 10 kW invertoru un apmēram 13 kW paneļu, kas bija tieši tas, kas vajadzīgs attiecīgajā mājsaimniecībā, lai nodrošinātu ar enerģiju. Ja, tur ir siltumsūknis un ventilācija un viss diezgan noslogota ēka, bet labs piemērs, kā to var izdarīt un padarīt krietni neatkarīgāk šo lietotāju no tīkla, ja tā var teikt. Ar saules paneļiem noskaidrojām, kas ir vēl tas, ko jūs darat. Saules paneļus, jā, tos mēs esam tad izkoduši līdz kaulam. Tad tagad mums ir uznākusi vēlme darīt vēl citas labas kvalitatīvas lietas, un tās būtu ventilācija un siltumsūkņi. Tā ir ventilācijas iekārte. Tas viss tagad ir redzams tā kā melnajā, īstajā apdarē, ja bez apdares patiesībā, kā tas viss būtībā izskatās iekšā. Tas, ko tas dara, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Tīrs gaiss, optimāls CO2 līmenis telpās, mitrums un tā tālāk. Tas ir tas viss, ko regulē šī iekārta. Aerobot, tas ir jauns produkts, tepat Igaunijā kaimiņos ražots, izstrādāts sadarbībā ar Tartu universitāti. Ļoti spēcīgs aparāts, kas spēj katrā telpā atsevišķi mērīt visus rādītājus un nosūtīt vajadzīgo svaigā gaisa daudzumu un tā tālāk. Cik es saprotu, šis risinājums ir iespējams gan gatavām mājām, gan arī tām, kuras vēl tikai projektā? Jā, tieši tā. Var uzbūvēt. Ideālā gadījumā jau var ielikt jau ieplānot laicīgi, ka vēl būvē ēku. Bet šis ir atkal tas piemērs, varbūt bišķi tipisks pat Latvijai, ka ir izbūvēts bez šīs rekuperācijas sistēmas, jo likās saimniekam, ka dzīvošu ar logiem vaļā un tā. Bet tad ģimene aug lielāka un tā gaisa kvalitāte sāk kristies un grūtāk izgulēties naktī un tā tālāk. Un tad saproti, ka vajadzēs. Un te mēs arī saprotam, cik svarīgi ir plānot. Jā, tas ir tas iemesls, kādēļ es arī pieminēju projektēšanas nozīmību, ka projektēšana tas nav tikai, lai būtu montierim vieglāk strādāt, ja, ka viņam ir plāns un ka viņš tur neimprovizē pats, kā viņam šķiet pareizāk, bet arī tādēļ, ka tas tiešām ir ilgtermiņa ieguldījums.
Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību kailīstu montāžai. Katrā mājā ir problēma kailītes, un problēma ir atrast laiku viņus piestiprināt. Es parasti visbiežāk stāvu kaut kur stūrī, jo pa viņām aizmirst un atcerās, kad kaut kāds svētki tuvojās un viesināk. Ir, protams, kailītes, kurām nopērkam arī speciāli stiprinājumi, speciāli āķīši, kurus pieskrūvē, bet ir iespēja arī to visu vienkārši pielīmējot. Tur ir izvēle ārkārtīgi daudz. Šis ir mūsu jaunais produkts. Ja mēs runājam par konkrēti šo līmi, mūsu ekoloģiskā līme, atkal jāņem talkā tā pati silikona pistola, atkal jāliek iekšā, atkal viss jādara, un ar šo ir divi varianti. Principā, jebkurai līmē ir divi varianti. Ja. Vai nu jūs liekat viņu tādā zigzagā čūskā un pieliekat klāt. Vai arī šajā gadījumā ar šo jūs varat arī likt vienkārši punktus, un ja jūs stiprāk piespiedīsiet, jo viņi labāk arī kalpos un ātrāk arī un spēcīgāk būs tā saķer ar virsmu. Zigzags labāk derēs tajā gadījumā, ja sienas nav īsti taisnas. Ja, bet tā kā šobrīd tā īsti nav baigā problēma, jo lielai daļai jau ir reģipšu sienas, kas ir gludas, līdzenas un taisnas, tad pilnīgi mierīgi var arī izlīdzēties ar tiem punktiem. Ja, bet ja siena ir nelīdzena, tad labāk tomēr izvēlēties zigzagā. Raidījumu piedāvā Sodal un Ako Nordic.